esmu ikdienā spiests vai labprāt arī sadarbojos ar kolēģiem, kāda amata krāģi sēž no manis pa kreisi, vai no jums skatoties pa labi. Un es varu teikt tā, ka ir prieks sadarboties ar arhitektiem un telpu interjeristiem un dizaineriem, kur uzstādījums ir sekojošs, kuriem tas, kā ēka izskatīsies no ārpuses vai kā citi to vērtēs, nav primārais. Primārais ir tas, kā jutīsies tas cilvēks, kas to ēku apsaimniekos, lietos, kā viņš jutīsies, nevis kā viņš izskatīsies, bet kā viņš jutīsies. Un tā ir tā pamat patiesība man kā būvniekam ikdienā strādājot ar arhitektiem. Ja viņi pauž šādu attieksmi, un ja viņiem ir šāds uzstādījums, tad tas nozīmē, ka tā forma, kāda ir ēka iegūst, ka tā ir saistīta vai pakārtot tam saturam, kas tajā ēkā ir iekšā. Un tā ir vislabākā sajūta, ja arhitekts nāk pie būvnieka ar tādu koncepciju, kad ir atbildes uz jautājumiem, kas sākās ar kāpēc. Un es jums arī visiem vēlu šīs lietas redzēt no iekšas, no sajūta viedokļa, un nevis no tā skaistuma vai, kā Zīnis teica, no tās vizuālās buļģas vai kur pēc tam varbūt kādam ir ļoti grūti piepildīt, kaut arī jūs savā profesijā mēģināt iet pa taisno uz to, kā piepildīt. Lai jums veicas!